Skrūvāts un gals ir apaļš. Viņi ir šitai vietā, jā, tās viņi visi pārsprāgus. Jā, ir bijis tāds gadījums viens, kad tā maluši, te tā māja vēl bija, un viena istaba atstāt tiem malējiem, nu kā zina, kad brauc, lai nav, ja pazūd vējš, lai nav jābrauc apakaļ. Vējš norimās, nenolika uz brēmas, te viss apstājās, nenolika uz brēmas to lielo zobrātu. Sagāja iekšā un vējš sākās no pretējās puses, viss griezt otrādi. Jā, un tam man te viens, kas to bija redzējis, viņš teica, kad tādā ātrumā spārns pagāja otrā stāva logam garā, viņš saka, kad ar acu gandrīz nevar redzēt, pamanīt. Viņš saka, te ņem bremzē, viņš saka, te koks pret koku jau skūp un smird, bāzuši kokus zobratos, tos visus nolauž. Tad beigās nolauž vien spārni, un tādā visu to disbalans viņš pats apstājās, un tad arī te viss tas.